Lai veicinātu iedzīvotāju drošības sajūtu un sabiedrisko kārtību, kopš augusta Madonā izveidota Madonas novada pašvaldības policija. Tās pienākumos ietilpst izbraukšana uz izsaukumiem, patrulēšana, administratīvo pārkāpumu noformēšana un citi uzdevumi, kurus uz doto brīdi veids komanda 7 cilvēku sastāvā. Reģistrēti 80 notikumi. Notikumi ir dažādi, ir sadzīves konflikti, ir informācija par klaņojošiem suņiem, to, kad ir nepareizi novietoti transporta līdzekļi, ka ir neapkopti īpašumi. Izbraucam uz notikumu vietu, pārliecamies par šo informāciju, pieņemam iesniegumu no pieteicēja, paskaidrojumus no pārbaudāmās personas, un tad tiek izvērtēts, ir šeit pārkāpums noticis vai nav. Lai mazinātu pārkāpumus, policija īsteno arī preventīvos pasākumus, tostarp arī novada skolās. Tāpat notiek arī sarunas ar tā sauktajiem problēmu jauniešiem, kuri jau iepriekš ir nonākuši policijas redzeslokā, un viņu vecākiem. Šobrīd ir apmeklētas 7 mācību iestādes, ir veiktas lekcijas, kas ir saistītas ar ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu uz ielām. Otra tēma tā ir savstarpējā saskarsme skolā. Šeit ir runa vairāk par emocionālo un fizisko vardarbību. Un trešā tēma ir par atkarīgu vielu lietošanu. Bērni smēķē, nekautrējas smēķēt publiskās vietās. Bez smēķēšanas ir arī alkohola lietošana. Ir zināmi atgadījumi, kad ir lietotas narkotiskās vielas. Jā. Tā problēma varbūt ir pat mazliet lielāka nekā mums liekas. Tas, kas ir mainījies, kad ir tie vielu veidi savādāki, kaut arī tie salti, veipi, kas faktiski nav jūtami, un līdz ar to viņus arī brīvāk lietot, un tevi nevar pieķert. Un varbūt vecāki bieži pat nemaz nezina, ko tas bērns lieto. Tas, manuprāt, dod to nedrošības sajūtu. Līdz ar to profesionāļiem šajā jomā ir jāstrādā, un šis ir viens no rīkiem, kā to varēs darīt ar pašvaldības policiju. Te ne tikai varētu atrisināt šo problēmu pašvaldības policija, valsts policija, bet te vajadzētu iesaistīties visām institūcijām šajā problēmu lokā. Tad varētu sākt ģimenes institūts, mācību iestādes, sabiedrība, informēt par to, ka notiek pārkāpums. Vajadzētu sabiedrībai vairāk iesaistīties šajos procesos, lai nākotnē būtu mazāk problēma ar šiem nepilngadīgajiem. Te gan jāpiebilst, ka sabiedrība bieži vien atturas ziņot, jo valda uzskats, ka anonīmi zvani netiek uzklausīti. Ja cilvēks griežas ar informāciju, ka notiek pārkāpums, tad viņi ir jāpārbauda. Ja viņš grib palikt anonīms, tad ir iemesls iespējams. Ja šeit neiet par jokāšanu un ākstīšanos, tad viņam ir iemesls palikt anonīmu. Es gribu palikt anonīms, ņemot vērā, lai nebūtu pēc tam kaut kādas sadzīves konflikti par to sakarā ar to informāciju, ko es sniedzu. Līdztekus tam pastiprināti tiek sekots arī kārtībai uz ceļiem, it īpaši apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanai, sākotnēji gan vadītājus brīdinot, ne uzreiz sodot. Manā skatījumā mums nav primārais sodīt, bet ir primārais pārliecināt autovadītāju, informēt, izskaidrot, aizrādīt. Un tikai tad, ja indivīds nesaprot, piemērot sodu. Te gan jāpiebilst, ka uz doto brīdi Madonas pilsētā šādas informatīvās lapiņas, konstatējot pārkāpumu, izvietotas vairāk nekā 300 reizes, taču jāsecina, ka preventīvais darbs bez soda nevienmēr dod gaidāmo rezultātu. Vadītāji, kuriem ir šīs lapiņas informatīvās, ir 10 reizes ievietotas, vai arī ir runāts, veiktas pārunas un skaidrots par stāvēšanas, apstāšanas noteikumu pārkāpšanu, un tā reakcija ir dažāda. Arī sods dažreiz, ja piemērot cilvēks varbūt nereaģē uz to sodu, viņš varbūt principēc pasaka, labi, liekat, es pārkāpšu tāpat. Jā. Kā uzsver novada vadība, pašvaldības policija Madonā tika izveidota 2 iemeslu dēļ. Pašvaldību likums paredz, ka no 2024. gada katrai pašvaldībai ir jāizveido un jāfinansē pašvaldības policija, kā arī centieni uzlabot sabiedrisko kārtību novadā. Mēs kā pašvaldības skaidrs, ka priecātos, ja papildus jaunām funkcijām nāks finansējums arī no valsts. Šobrīd tas tā nākamajā gadā vēl neiezīmējas, skatīsimies, varbūt uz priekšu tā būs. Līdz ar to finansējums tīri no pašvaldības budžeta, līdz ar to tas štatu apjoms nav ļoti liels, viņš ir zem 10 cilvēkiem, lai varētu veikt tādu elementāro pamatfunkciju. Šobrīd visbiežākās atsauces sabiedrībā esot tieši par preventīvo darbu. Redzot policistus ielās, cilvēks tomēr vairāk respektējot kārtību. Tiesa, šobrīd policistu rīcībā vēl nav nodots operatīvais transporta līdzeklis, pašlaik notiek tā pārbūve. Savukārt policijas atrašanās vieta ir bijusī Lazdonas pamatskolas ēka, kur nākotnē varētu tikt izveidots operatīvās vadības centrs. Doma veikt izmaiņas telpu konstrukcijā, būs mums tātad ieroču glabāšanas telpa, pagaidu aizturēšanas vieta, mācību klasē,
noliktava. Tātad ir doma izveidot sporta zāli darbiniekiem, lai viņi varētu profesionāli sevi pilnveidot. Tad nākotnē izveidot operatīvo vadības centru, kurš darbosies cauru diennakti. Šobrīd policijas darba laiks ir no 8 rītā līdz 5 pēcpusdienā, dažas dienas arī līdz 21. Saziņai ar policiju izmantojams ekrānā redzamais tālruņa numurs vai iespēja doties uz Lazdonu klātienē. Svarīgi tad Madonas novada iedzīvotājiem zināt, ka pašvaldības policija ir izveidota tieši priekš iedzīvotājiem, lai būtu šī vide, kurā mēs kopā atrodamies, droša, ka nevajag uztvert to, ka pašvaldības policija ir tāds bubulis, tad drīzāk viņi jāuztver kā atbalstu, kā draugu, kas palīdzēs grūtā situācijā. Pašvaldības policija Madonā ir jauna iestāde. Un aicinu izturēties ar sapratni, ja kādā brīdī rodas kāds pārpratums, jo arī šie cilvēki mācās savu darbu, tas arī viņiem ir kaut kas jauns. Kopā pieslīpēsimies un veidosim kvalitīvu funkciju, lai visiem būtu drošāk. Sandra Zariņa, Inders Krieviņš, Red TV.